Godātais Kota kungs, konkurss, kas notiek, šā gada uzvarētāji, cienījamie skolotāji. Man tāds pārsteigums redzot tik daudz jaunus un aktīvus cilvēkus, un es saprotu, ka jūs esat tādās zināmās ceļu jūtīs visi, ka jūs būsiet šo te pamat izglītības ceļu nogājuši un visi savās galvās droši skatāties jau uz kurien doties tālāk, un jums tas konkurss, acīm redzot zem nosaukuma, kas notiks ar mani turpmāk, ir pats būtiskākais uz šo brīdi. Es domāju, ka tas konkurss, kurā jūs esat uzvarētāji, es palasīju tos jautājumus, un man arī, protams, tur bija daži, kur es reizēm tā pavāju tos uzvārdus atceros, it kā zinot, bet viņi bija interesanti salikt. Bet vai tas būs pietiekami, tas vajadzīgi bija droši tās atbildes, ko darīt tālāk, tas pats būtiskākais. Un es tā silti gribētu ieteikt, tomēr, kamēr dzīve un iespējas ļauj, tomēr skatīties pēc iespējas tālu un skatīties izglītības virzienā un neaizmirstot kaut ko arī ar rokām praktiski padarīt, lai rastos arī dzīves pieredze. Jo gudrība bez pārējiem dzīves pamatiem ir tāda viegli izgaistoša. Es jums gribētu novēlēt tā ļoti saprātīgi uz to savu nākotni paskatīties, ar jūsu vecākiem un skolotājiem pārunāt tās lietas tā cieši un katram atrast jau no 1. septembra to pareizāko ceļu šajā gadā. Un tas būs tomēr tas ceļš, ko jūs ieliksiet sev visai dzīvei. Jo cik te jums vēl ir palicis praktiski 3 gadiņi, un te jūs būsiet tādi pilnīgi brīvie putni, kuriem visi ceļi ir atvērti. Tāpēc izmantojiet šo laiku, kamēr jums ir vēl tomēr ar kaut ko jārēķinās. Tas ļoti, man šķiet, ir tas ļoti vērtīgs un svarīgs laiks jums ir priekšā. Paldies!